Piesaistot līdzekļus no Eiropas Savienības kohēzijas fonda, aizvien turpinās ūdens saimniecības pakalpojuma attīstība Priekuļos. Šobrīd noslēgusies projekta otrās kārtas pirmā daļa, kuru veids uzņēmums Siguldas būvmeistars. Tās ietvaros notikusi ūdens torņa renovācija, jaunu artēzisko aku un atdzelžošanas stacijas izbūve Priekuļos. Pamata mērķis projektam bija savienot 3 atsevišķas ūdens apgādes sistēmas. Tas ir tehnikums, centrs saucamais un selekcijas. Tagad ir viena kopīga sistēma ar vienu kopīgu uzskaiti un arī jauna moderna atdzelžošanas stacija, kura tiek vadīta ar datoru palīdzību automātiskā režīmā. Ūdens kvalitāte, mums jau nebija Priekuļos slikta ūdens kvalitāte, bet patreiz viņa ir vēl labāka. Principā dzelzs daudzums pēc normām ir 0,2, bet mums ir 0,02, tātad 10 reizes mazāk nekā vajag. Priekuļos uzstādītas šobrīd modernākās ūdens apgādes iekārtas, kuru darbību pilnībā kontrolē datorsistēma. Darbiniekiem vairs nav pašu rokām jāmazgā atdzelžošanas iekārtu filtri vai jāveic ūdens chlorēšana. Šeit ir izbūvēts ūdens tornī ļoti modernā arī chlorēšanas iekārta, kura arī strādā, automātiskā režīmā, gan chlora dozu dozē uz to dienu, tad, kad notiek dezinfekcija, gan arī pēc tam ir izejā uz pilsētu ļoti gudrs mērītājs. Es gribētu teikt, tāda tipa vienīgais Latvijā, kurš nosaka precīzi chlora daudzumu ūdenī. Veicot ūdens torņa renovāciju, padomāts arī par darbinieku ērtībām. Izbūvētas ērtas un siltas telpas, kur darbinieki ikdienas ar datoru palīdzību var uzraudzīt ūdens saimniecības iekārtu darbību. Tomēr lielākie ieguvēji nenoliedzami ir Priekuļu iedzīvotāji. Protams, mazāk avāriju un vēl vislielākais plus šī visa atdzelžošanas stacija, sūkņi darbojas no ģeneratora tanī brīdī, kad ir elektrības pārrāvumi. Selekcijas pusē viņi šeit bija ļoti bieži, un tad, protams, arī nebija ūdens. Tagad tāda iespēja nebūs vairāk, ka elektrības dēļ nebūtu ūdens. Uzstādot jaunās iekārtas, domāts arī par nākotni. Ja šobrīd Priekuļos ikdienas vidēji tiek patērēta aptuveni 300 kubikmetru ūdens, tad jauno iekārtu jauda ir 700 kubikmetru ūdens dienā. Šogad iecerēts īstenot arī projekta otrās kārtas otro daļu. Mums ir tāds Lēčplēša ielas ciematiņš, kurā ir apmēram 50 mājas. Visas nav mājas, bet apbūves gabali, kuriem nebija ne ūdens, ne kanalizācija. Un patreiz Sijā Binders veids šo projektu. Vasarā uz Jāņiem it kā solās beigt šo projektu un tiks izveidoti 50 jauni pieslēgumi. Ūdens torņa renovācijas, artēzisko aku un atdzelžošanas stacijas izbūve darba veikšanai izlietot aptuveni 600 000 latu.